Vai tu arī gaidi, ka tava dzīve pati no sevis izmainīsies? Vai ka kāds no ārpuses izmainīs tavu dzīvi? Dzīvojot gaidās, mēs dzīvojam tajās pašās vecajās schēmās, un nekas no jauna mūsu dzīvē ienākt nevar. Tās pašas domas, tās pašas emocijas, tās pašas sajūtas, tās pašas darbības, tās pašas reakcijas. Un mēs atkal un atkal esam tas pats, kas bijām vakar. Un tu vari sākt domāt pozitīvi, un tu vari būt apzināts. Bet, ja tavā zemapziņā darbojas citas programmas, tad noturēt šīs pārmaiņas būs gandrīz neiespējami. Varbūt uz kaut kādu brīdi kaut kādas pārmaiņas notiks, bet pēc tam atkal vienalga ieslēgsies šī programma un atkal viss aizies vecajās sliedēs. Strādājot ar cilvēkiem, es to redzu katru dienu. Cilvēki grib izmainīt savu dzīvi. Cilvēki apzināti grib būt veseli, grib būt laimīgi, grib būt veiksmīgi, bet zemapziņā ir šīs programmas, kas traucē. Tajā ir vecas pārliecības, tajās ir ieradumi, tajās ir veci uzvedības modeļi, stereotipi, tajā ir nepiepildītas vajadzības, bērnības pieredze, un tas viss bremzē. 95% mūsu dzīvi vada zemapziņa. Tas ir automātiskas domas, sajūtas, uzvedības modeļi un ieradumi. Un tikai 5% nāk no mūsu apzinātās gribas. Tāpēc ļoti bieži tikai ar domāt pozitīvu vien nepietiek. Ir nepieciešams pārprogrammēt pašu sakni. Tas ir zemapziņa. Un šeit es noteikti tev varu palīdzēt. Ja tu vēlies noņemt tos šķēršļus, kas tev traucē, ja tu vēlies mainīt šos zemapziņā iesakņošos mehānismus, kas turpina tevi vadīt, ja tu vēlies sākt virzīties uz priekšu bez pašsabotāžas un veidot to dzīvi, kādu tu vēlies, tad tu vari pieteikties uz individuālu konsultāciju. Saite ir augšā manā profilā. Tas nav par pozitīvu domāšanu. Tas ir ļoti dziļš iekšējais darbs, kas maina tavu dzīvi.